Sveiki! Pasūtījuma slepkavības tie ir augstasinīgi noziegumi, kas izplānoti līdz vissīkākajai detaļai. Iepriekšējais video savāc vairāk nekā 1000 laikus. Jūs nolēmāt, ka vēlaties redzēt otro daļu. Šajā reizē piedāvājam vēl vairākus šokējošus pasūtījumu slepkavību gadījumus no mūsdienu Latvijas vēstures, no kuriem dažos apsūdzētie cilvēki vēlāk pat mirs vardarbīgā nāvē. Tas un vēl daudzas citas nozieguma detaļas jūs sagaida turpinājumā. To es reģistrējies ar mūsu affiliate linku, bet vēl neesmu veicis tālākos soļus. Atgādinām, ka akcija ir spēkā arī tad, ja esi reģistrējies jau sen. Lai akciju aktivizētu, ir jāiemaksā pirmais depozīts, kas uzreiz piešķirs tev bezriska griezienus. Savukārt tiem, kas vēl nav reģistrējušies, links ir tepat aprakstā. 2014. gada 31. janvāris. Rēzekne. Ledaini augsts un sniegots vakars, kad kādā privātmājā piepeš, uzlaužot mājas logu, iebrūk kāds svešinieks un raida vairākus šāvienus mājas saimnieku virzienā. Lodes vairāk kārt cauršoja viņa krūtis un augšstilbi. Vīrietis iet bojā notikuma vietā. Mājās bijusi arī uzņēmēja sieva. Notikušā apstākļi liecina par pasūtījumu slepkavību. Nogalinātais bija uzņēmējs Andris Lucatnieks, Sijā Andris auto līdzīpašnieks. Noziegums bija izstrādāts šķietam nevainojami, jo mājai bija gan novērošanas kameras, signalizācija, gan žoks, kas diemžēl tāpat nespēja nosargāt uzņēmēju dzīvību. Uzņēmēja māja atrodas pilsētā, blakus tai dzīvo arī citi kaimiņi. Tomēr uzrunātie cilvēki piekdien ap 7 vakarā neko aizdomīgu nav ne redzējuši, ne dzirdējuši. Redzēja tikai pulksten 8 stāvēja ātrā palīdzība, policija un vieglās automašīnas. Policija nekavējoties uzsāka kriminālu procesu un izmeklēšanu, taču vēlāk tapa pilnīgi skaidrs - slepkavība pasūtīta saistībā ar Lucatnieka uzņēmēju darbību. Rēzekniešus notikusī slepkavība šokē. Lai ko viņš arī būtu nodarījis, nevienam jau nedrīkst nodarboties ar linča tiesu, ja? Tas bija noteikti saistīts ar biznesu. Ne jau tā vienkārši cilvēks nāk un šauj. Krimināla procesa ietvaros pavisam tika aizturēts 7 personas. Organizēto noziedzīgo grupu dalībnieki, no kuriem 3 nozieguma izpildītājs, viņa atbalstītājs un pasūtītājs starpnieks tiesas procesa ietvaros tika paturēti apcietinājumā. Tomēr lietas izmeklēšanai drīz vien radās būtiskas problēmas. Proti, ar apsūdzētajiem sāka notikt traģiskas lietas, līdz ar ko lieta ievilkās teju uz 8 gadiem. 2016. gada oktobrī viens no apsūdzētajiem, Andrejs Udālovs, izdarīja pašnāvību. Viņu bez dzīvības pazīmēm atrada savās mājās. Savukārt pāris mēnešus vēlāk vēl viens apsūdzētais tika atrasts miris uz ielas. Šokējošākais ir tas, ka viņu kāds bija nogalinājis. 23 gadus vecā vīrieša līdz ar redzamām vardarbīgas nāves pazīmēm, asiņojušu brūces galvā, tika atrasts 18. decembra rītā kādā ielā Bolderājā. Ap šo lietu ir vēl daudz dīvainību. Kaut vai fakts, ka 2021. gada maijā, gandrīz 7 gadus pēc slepkavības, lietas izskatīšana tika atcelt uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to tiesas galīgais spriedums lietā tā arī nav stājies spēkā. Tāpat ir informācija, ka tiesas procesa gaita līdz tam bieži vien atcelta dažādu iemeslu dēļ, apsūdzēto veselības stāvokļa problēmu vai prokuroru prombūtnes dēļ. Pēc visiem šiem faktiem liekas, ka lieta bija apzināti iekavēta un iespējams prokurori bija uzpirkti. Nākamais gadījums - tā pati pilsēta, Rēzekne. Tikai šoreiz notikuma vieta ir pats pilsētas centrs, pie tirdzniecības centra kā Senukai. Ir 2023. gada 17. novembris, kad pēkšņi veikala stāvlokumā atskan vairāk šāvieni. Uz asfalta asins peļķē nokrīt kāds vīrietis. Viņš notikuma vietā diemžēl iet bojā. Nekavējoties tiek izsludināts speciālais plāns Slazdi, un jau aptuveni pusotras stundas laikā notiek aizturēšana. Viņš bija tik agresīvs. Viņš pret mani stāv, viņš man tos krievus žmiegtu un žmiegtu. Kā jau iepriekš mēdījos izskanējis, konflikts 17. novembrī sācies par autostāvvietu. Nogalinātais ir uzņēmējs un Lūdzas novada pašvaldības deputāts Andris Ļupka. Par slepkavību ir apsūdzēts Igors Haits, 1975. gadā dzimis vīrietis, un Konstantīns Belokūrovs, kurš apsūdzēts līdzdalībā un zādzībā, jo no deputāta mašīnas nozadz somu. Haita sieva Ļona atklājot, ka konflikts sākās pie autostāvvietas, kur Andris Ļupka it kā esot aizvainojis un nosaucis par krievu mauku. Ļona izplūdusi asarās, zvanījusi Igoram Haitam un notikušo atstāstījusi. Viņš man tikai jautāja, vai mašīnas numuru vismaz nofotografēji. Tavas asaras jau apnikušas, ko tu raud, tūlīt atbraukšu. Krustojumā pie Luksafora stāvēja auto, kur varēja redzēt fotogrāfijā, ko tikko kā Aļona bija nosūtījusi Igoram. Abi auto iebraukuši būvveikala kā Senukai stāvvietā, un tur arī Andris Ļupka ar Igoru Haitu sastapās aci pret aci.
Iespējams, tā nemaz nebija slepkavība emociju uzplūdā. Jo dziļāk ieskatās stāsta detaļās, jo mazāk viss saliekas kopā. Andris Ļupka pēc strīda ar Aļonu jau bija devies prom savā automašīnā. Tiklīdz auto pazūd no redzesloka, to atrast ir gandrīz neiespējami. Un tomēr pēc ilgāka laika Igoram Haitam izdodas viņu pārtvert krustojumā pie luksofora. Tā, it kā deputāta mašīna tiktu izsekota. Vai tas ir tikai nejauša sakritība virknējums, vai tomēr mērķtiecīga vajāšana, kas drīzāk atgādina pasūtījumu slepkavību? Jo īpaši ņemot vērā, ka upuris nebija vienkārši garām gājējs, bet gan Ludzas novada pašvaldības deputāts. Nav neviena neatkarīga liecinieka, kas apstiprinātu Ļupkas it kā izteiktos apvainojumus Aļonai. Šī versija nāk tikai no slepkavas sievas, kur centās mazināt savu vīra vainu, gleznojot Ļupku kā agresoru un nacistu. Taču realitātē cilvēks ar ieroci Latvijas apstākļos biežāk saistās ar bandītisku vidi, nevis ar nejaušu sadzīvisku konfliktu. Ar šādām liecībām Haita sieva var pat kļūt par slepkavības līdzdalībnieci. Aļona Haita apgalvo, ka pēc slepkavības saņēmusi draudus, par visu iepriekš minēto stāstījusi arī valsts policijai. Ļupkas slepkavības lietu var uzskatīt par ļoti skandalozu, jo tā ieguva lielu mēdīju uzmanību. Latvijas televīzija izpelnījās bojāgājušā ģimenes nosodījumu par ētikas pārkāpumiem, jo LTV intervēja ne tikai bojāgājušā radiniekus, bet arī aizdomās turamās sievu un šoferi, un tādējādi ietekmējot izmeklēšanu un tiesas procesu. Noslēdzošais gadījums norisinājās 2012. gadā Latvijas kurorta pilsētā Jūrmalā pie Dzintaru koncerta zāles. Bija karsts pēcjāņu dienas vakars. Kāds pāris pēc peldes jūrā mierīgi devās prom no pludmales, tuvojoties kāpnēm, kas veda uz stāvlaukumu, un piepeši viņu virzienā tiek raidīti vairāk šāvieni. Vīrietim lodes cauršāva krūškurvi un kāju, taču sievietei roku. Lode, kas trāpīja krūškurvī, izrādījās liktenīga, un 50 gadus vecais vīrietis notikuma vietā mira. Savukārt sieviete ar šautu brūci tika nogādāta slimnīcā. Policijai un ātrajai palīdzībai ierodoties notikuma vietā, tiek noskaidrots, ka nogalinātais ir kokapstrādes uzņēmuma Sijā Nikos OM īpašnieks, uzņēmējs Nikolais Kirīlovs. Atklājās informācija, ka Kirīlovs paralēli savam pamatbiznesam nodarbojas ar nelegālo cigarešu kontrabandu un to, ka viņam piederējusi cigarešu ražotne Latgalē. Tomēr vai šis fakts vēlāk tika apstiprināts, informācijas nav. Masu mēdīji neilgi pēc viņa nāves publicēja faktu, ka viņa kokrūpniecības uzņēmuma saimnieciskās izmaksas gada pārskatā par 2011. gadu bija tikai viens lats, kas tikai pastiprināja versiju par nelegālā biznesa varbūtību. Runājot par pašu pasūtījumu slepkavību, ātri vien tika konstatēts, ka šis gadījums nebija profesionāļu darbs. Par iemeslu tam policija uzskatīja faktu, ka uz vīrieti šauts bija vairākas reizes. Notikuma vietā atrastās ložu čaulītes ļauj secināt, ka slepkava izmantojas pistoli TT, tomēr ierocis tā arī atrasts netika. Uzņēmēja ģimene un radinieki pat izsludināja 100 000 eiro lielu atlīdzību par būtisku informāciju, kas palīdzētu atklāt slepkavības lietu. Neskatoties uz to, lieta joprojām nav atrisināta, un neviens nav saukts pie atbildības par vīriešu slepkavību. Tāpat no policijas puses bija ļoti maza reakcija un sabiedrības iesaist nozieguma atklāšanā. Jo kaut arī policija aicināja aculiecniekus sniegt informāciju, tomēr tā arī netika ziņots par kādu konkrētu aizdomās turēto personu vai par kādu aizturēšanu šīs lietas sakarā. Kas bija mistiskais slepkava, nav zināms vēl joprojām. Pēc dzirdētajiem gadījumiem noteikti daudziem rodas sajūta, ka uzņēmēja darbība Latvijā ir diezgan bīstama sfēra, kur katrs uzņēmējs riskē agri vai vēlu tikt sašauts vai pat nogalināts. Procentuāli reti, kura pasūtījuma slepkavības lieta tiek atrisināta, un vainīgie tā arī paliek nesodīti. Kā jums liekas, vai tuvākajā nākotnē situācija ar atrisinātajām slepkavībām uzlabosies, vai arī slepkavas tā arī turpinās izbēgt no atbildības? Rakstat komentāros. Visu labu!